Noris ir atklājis arī tādu politiķu nespēju adekvāti risināt svarīgus procesus. Viena no ministrijām, kur atbildīga par elektroenerģijas brīvā tirgus atvēršanu mājsaimniecībām, ir ekonomikas ministrija. Un tāpēc uz sarunu šorīt esam aicinājuši ekonomikas ministru Vjačeslavu Dombrovski. Labrīt! Labrīt! Vai jūs kā ekonomikas ministrs, kam tagad ir jāstrādā pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas jautājumu un ar to saistītajām lietām, arī jums nāks atzīt, ka zināmā mērā ir valda hauss un neskaidrība? Es tomēr neteikšu, ka tas ir bijis kāds hauss. Tomēr valdība ir bijis diezgan skaidrs plāns. Nevis bijis, bet ir tagad. Bija plāns, no šis plāns joprojām neviens to nav izmetis ārā, kā šo naudu, kura aizstās tā saucamā starta tarifu, aizvest līdz tiem cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga. Tas ir līdz trūcīgiem un maznodrošinātiem. Un tā sākotnēji iecer, un šis plāns bija ar dzīvokļu pabalstu. Tā kā to dara mūsu valsts sociālo palīdzību administrēs pašvaldības. Un tas faktiski jau vairāku mēnešu laiku šāds plāns arī faktiski bija izstrādāts, bet var pateikt, ka pēdējā brīdī Latvijas pašvaldību savienība tomēr atteicies piedalīties vai saskaņot šādu ieceri, neskatoties uz to, ka, piemēram, Lielpilsētas asociācija ir gatava atbalstīt šīs sociālās palīdzības administrēšanu ar dzīvokļu pabalstu. Tad tagad pašvaldību savienība iznāk vainīgi pie tā, ka īsti tas mehānisms nedarbosies? Šis mehānisms var darboties, bet pašvaldību savienība nav apmierināta tieši ar šo mehānismu. Es sapratu lielā mērā tāpēc, ka šis mehānisms ir skaidri terminēts uz 3 gadiem, un pašvaldību savienība, acīm redzot, neuzticas tam, ka šis mehānisms turpinās strādāt arī pēc 3 gadiem. Ja lūk šāda situācija, kur valsts varbūt nav bijusi pietiekami korekta, jau ir bijusi ar tā saucamiem GMI jautājumiem, kur valsts palīdzība arī tika atcelta pēc kāda laika. Tagad mēs diskutējam par citu variantu. Šis cits variants ir tāds, kur sociālās palīdzības administrēšanas funkcijas faktiski tiks uzliktas uz elektroenerģijas tirgotājiem. Tur arī ir savi riski, tādēļ, ka pirmkārt tiesvedība un otrkārt nevisai skaidra reakcija no Eiropas komisijas, kura varētu uztvert, ka valsts atbalsta un ar to varētu būt sankcijas. Šodien par to būs diskusijas gan koalīcijā, gan rītdien arī ministra kabinetā. Tātad par to, kā kompensēt šo tarifu pieaugumu cilvēkiem, kas līdz šim iespējams lielu daļu maksāja tikai un vienīgi starta tarifu visa gada laikā, bet tagad maksās pilno cenu par elektroenerģiju, īsti nav. Kādā veidā to izdarīt? Ir vismaz 2 varianti. Ir varianti. Kura pirmajam variantam, kurš ir bijis faktiski tas sākotnējais variants, pie kurā strādāja valdība, un kuram vajadzēs stāties spēkā jau šā gada 15. janvarī, tam nepiekrīt Latvijas pašvaldību savienība. Lai ne visas pašvaldības tam nepiekrīt, kā es jau teicu, lielas pilsētas piekrīt šim risinājumam. Tad tā problēma lielā mērā ir ar mazām pašvaldībām. Šobrīd mēs esam situācijā, kur mēs meklējam šo kompromisu, kā tomēr mēs šo kompensāciju varētu aizvest līdz cilvēkiem. Bet es gribētu tomēr paust pārliecību tam, ka tas notiks. Tā vai savādāk. Vai ir apzināts, cik daudz ir šo mājsaimniecību, kurām būtu jāsniedz kompensācijas? Es tagad no galvas jums neteikšu, bet tas sākotnējās aplūses ir bijušas par apmēram mēs runājam provizoriski, varētu būt 100 000 un cik daudz līdzekļu būtu nepieciešama, lai viņiem kompensētu šo sadārdzinājumu? Tas, kas bija sākotnēji ielikts budžetā, bija gandrīz 4 miljoni eiro šogad un vairāk nekā 5 miljoni eiro nākamajiem gadiem. Mēs pārdodot līdzekļus no sava budžeta vismaz šogad varētu gandrīz dubultot šo summu, ja būs tāda nepieciešamība. Tātad, ja tiks konstatēts, kā šis cilvēku loks ir plašāks. Jo es neesmu speciālists sociālās palīdzības administrēšanā, bet acīm redzot, tas trūcīgo cilvēku un maznodrošinātu klasifikācija, acīm redzot, kaut kā nav tik vienkāršais biznes, lai tos varētu... Jā, bet tas nozīmē, ka šajā brīdī jūs nevarat pateikt cik daudz ir šo maznodrošināto un trūcīgo, kuriem ir nepieciešams tas atbalsts, kas nozīmē, ka arī nav zināms, cik daudz līdzekļu būs vajadzīga, lai šos kompensācijas izmaksātu. Trūcīgu un maznodrošinātu statusu piešķir pašvaldības. Līdz ar to mēs varam paļauties tikai uz vēsturiskiem datiem, cik daudz tādu cilvēku bija iepriekšējos gados. Bet tas vēl nav zināms? Tas ir zināms, un tieši balstoties uz šiem datiem arī tika aprēķināti tie sākotnēji pabalstu apjomi un tas summas.
Bet es saprotu, tas to cilvēku skaits mainas, un mēs varam tikai saņemt tos sarakstus no pašvaldībām, kuras piešķir status, un tad attiecīgi tā vai savādāk administrēt šo sociālo palīdzību. Bet jūs prāt šo 5 nedēļu laikā, kas ir atlikuši līdz 1. aprīlim, šis skaitlis beidzot tad būs precīzs un zināms, Labklājības ministrija tādas iesniegs, vai tad varbūt tā ir pašvaldības? Ja mēs runājam par to pirmo variantu, tas ir to darīts ar dzīvokļu pabalstiem, tad šis ir risinājums, kurš jau tika izstrādāts no pēdējā vismaz dažu mēnešu laikā. Tad šis risinājums nav tāpēc, ka tu dažu nedēļu vai vienas nedēļas laiku. Tāpēc, ja mēs iesim uz priekšu ar to pirmo risinājumu, tad mēs varēsim diezgan gūdi, manuprāt, administrēt šo sociālo palīdzību. Jūs pieminējat šo pirmo variantu, bet kas būs, ja tomēr pašvaldības nepiekritīs šim variantam un būs jāmeklē šis otrs variants, ko jūs teicāt, kas vairāk attiecās jau uz pašiem elektrības piegādātājiem? Kādā veidā tad tas vispār varētu tikt administrēts? Tad kabineta būs jāpieņem politiskais lēmums, vai nu iet ar dzīvokļu pabalstiem, neskatoties uz Latvijas pašvaldības savienības pretestību, vai nu pieņemt citu variantu, kā es jau teicu, likt elektrības tirgotājiem administrēt šo sociālo palīdzību. Tur riski, kā es jau teicu, pirmais tiesvedības, otrais reakcija no Eiropas komisijas. Es varētu atnest arī variantu, kā to darīt, tā saucamā aizsargāt enerģijas lietotāja variantu, kā to darīt bez tiesvedījuma vai Eiropas komisijas, bet tad mums ir vajadzīgs laiks, es teiktu, apmēram daži mēneši. Bet tas nenozīmē, ka pārējie elektrības tirgotāji, elektrības lietotāji būs spiesti maksāt arī par to, ko savukārt ietaupīs it kā varbūt uz maznodrošināto rēķina, bet šis elektrības pārdevējs, viņam kaut kur šie līdzekļi būs jāgūst. Un tas nozīmē, ka mēs, kas neesam maznodrošinātie un trūcīgie status saņēmēji, iespējams, maksāsim vēl vairāk. Kaut kur tas ražotājs un piegādātājs, tas gribētu teikt, elektrības piegādātājs, kaut kur to summu viņam būs jāņem. Nepagaidiet. Pirmkārt, nekas netiks ietaupīts uz trūcīgu un maznodrošinātu rēķinu. Tā lielā bilde, tas, kas notiek, ir tas, ka Latvijas Energo kopš 11. gada pildīja faktiski sociālo atbalstu funkciju. Un to darīja diezgan izšķirdīgi, jo tika tērēt katru gadu faktiski no valsts budžeta 206 miljoni eiro, lai nodrošinātu elektrību zem pašizmaksas absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ienākumu līmeņa. Tad šoreiz mēs vēlamies atstāt šo subsīdiju trūcīgiem un mazdrošinātiem, bet tomēr likt pārējiem maksāt atbilstoši elektroenerģijas pašizmaksai. Tas ir saistīts ar to, kā mēs aiztasim visu šo mehānismu. Ar vai no sociālajiem pabalstiem, vai no šo aizsargāt lietotāju koncepciju. Bet tad no 1. aprīļa nāksies jebkurā gadījumā maksāt vairāk, neatkarīgi no tā saņems vai nesaņems kompensācijas, vai es pareizi saprotu to lietu matemātiku? Ir arī objektīvi iemesli, kāpēc elektroenerģijas cena kā tāda ir kļuvusi dārgāka. Jo, piemēram, mums vairs nav samērā lētas elektroenerģijas no Lietuvas Ignalinas. Tas ir viens. Otrais, tā kā starp savienojumi diemžēl nav pabeigti, mēs nevaram piekļūt pie samērā lētas elektroenerģijas Igaunijā. Jo šis esošais starpsavienojums jau diezgan vecs, tas stāvoklis ir būtiski pasliktinājies pēdējos gados. Pēc tie ir objektīvi iemesli, kāpēc elektroenerģija kā tāda ir kļuvusi lētāka. Ja mēs paskatīsimies uz citiem elementiem, kuri veido elektroenerģijas cenu, tas ir sadales tīkla tarifs, ir palicis nemainīgs. Tas saucamais UIK, pateicoties subsidētas elektroenerģijas nodokļiem, būs nemainīgs, arī nemainīsies nākamo 3 gadu laiku. Tad faktiski tie divi galvenie iemesli, kāpēc pacelsies elektroenerģijas cena, ir pirmais, tas, ka starta tarifa vairs nebūs. Viņš vienkārši nav savienojums ar brīvā tirgus modeli. Un otrais tas, ka elektroenerģija vienkārši objektīvi ir kļuvusi dārgāk šo tikko minēto iemeslu. Jā, bet sadales tīkla taču arī droši vien vienā brīdī nāks, celsies un prasīs atkal jaunu tarifu. Dosies pie sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas. Tas nebūs šoreiz, tas nebūs nākamgad. Jūs to pilnīgi droši varat apstiprināt, ka šī gada laikā sadales tīkli nenāks ar jaunu tarifu projektu. Cik man ir zināms, tad plānu sadales tīkliem nav. Cik man ir zināms. Ja mēs vēlreiz tomēr atgriežamies pie šī sadārdzinājuma, vai ir iespējams vismaz tagad varbūt procentuāli pateikt, cik lielu atspaidu cilvēki gūs no šīs cenas, kas būs pieaugusi šajās kompensācijās? Tā, ja mēs runājam par cipariem, vidēji tiem, kas, ja mēs salīdzināsim tikai ar
pamata tarifu, tad tas pieaugums ir nosacīta, kad uz 80% apmērā. Protams, ka vislielākā problēma ir tiem, kas, teiksim tā, dzīvo tikai starta tarifa ietveros. Tas ir tie, kas patēra mazāk nekā 100 kWh mēnesi. Tiem tas pieaugums būs apmēram 40%, jeb kādī apmēram 5 eiro mēnesi lielāks elektroenerģijas maksājums. Jeb 60 eiro gadā. Mūsu mērķis ir pilnībā kompensēt šo pieaugumu no starta tarifa tiem, kam ir trūcīgo vai maznodrošinātu cilvēku status, lai viņi neizjustu cenu pieauguma ietekmi. Vai jūs kompensēsiet arī tā dēvētās abonēšanas maksas, kas ir papildus elektrības cenai arī klāta tagad jau, piemēram, Latvenergo piedāvājumā? Nē, tas saka, neapracē bija kompensēt tieši to starpību starp starta tarifu un nosacīts vienu kontaktu. Jā, bet ir vēl arī abonēšanas maksas, kas vien ir 12 eiro gadā, jebkuram. Tas ir viens no variantiem. Man tagad būs detalizēti grūti pateikt. Tad Latvenergo ir vismaz daži piedāvājumi. Tās kompensācijas starp starta tarifu un vienu no Latvenergo piedāvājumiem. Bet uz kuru pusi tad, ja mēs runājam par konkrētu lēmumu pieņemšanu, šobrīd lietas gan jūs vadītā ministrija, gan ministrija, ko vadīja uz Viņķeli? Šoreiz to ministrija vada Auga. Laika mainījušies. Es, protams, kas liec uz to variantu, kurš tomēr gatavoja valdība jau vairāku mēnešu laiku. Un tas ir to darīt ar dzīvokļu pabalstiem. Kā es jau teicu, šo risinājumu atbalsta lielo pilsētu asociācijas. Lielas pilsētas pat ir problēmas ar mazam pašvaldībām. Savukārt to apklājības ministrija šodien piedāvās variantu to darīt, faktiski likt administrēšanas funkcijas uz elektroenerģijas tirgotājiem, kur man jānorāda, ka ir gan tiesvedības riski, gan reakcija no Eiropas komisijas. Varbūt noslēdzot šo tematu, vēl tikai gribējās pajautāt, ka valsts prezidents šeit 900 sekundēs arī minēja, ka savā ziņā mēs esam daļēji arī pie šī tarifa paaugstinājuma nonākuši tāpēc, ka ļoti daudz bijuši ir politiski lēmumi, kas ir bijuši attiecinām uz Latvenergo. Kāpēc mēs esam pie šādām sekām? Vai jūs, sekojot līdzi un šobrīd, zinot šo situāciju, varat teikt, ka situācija varētu būt savādāka, ja politiskie lēmumi pirms 5, pirms 10 gadiem būtu bijuši savādāki? Situācija būtu drusceņa savādākā, bet šis nav pilnīgi viss tas stāsts. Mums ir tas saucamais obligāts iepirkuma komponents, kas ir faktiski subsīdija par gan atjaunojumu elektroenerģiju, gan jau vairāk par tā saucamo koģenerāciju, kur kopā ar elektroenerģiju tiek ražots arī siltums. Faktiski Latvijas valsts ir uzņēmusies saistības attiecībā pret atjaunojumu elektroenerģiju un koģenerāciju apmēram 18 miljārdu eiro apmērā nākamo 20 gadu laikā. Un šis sloks gulsies uz elektroenerģijas patērētāju pleciem. Šis subsidēts elektroenerģijas nodoklis daļēji risina šo problēmu, bet tomēr fakts ir tas, kas ir. Atjaunojama elektroenerģija un koģenerācija maksā vairāk. Tas ir viens. Bet tomēr vislielākā problēma šobrīd ir ar starta tarifu. Ja vēlreiz mēs runājam par to, kā aizstāt to diezgan nemaklīgo sociālo palīdzību, ko sniedza Latvenergo pēdējo dažu gadu laiku, ar tomēr vairāk mērķētu palīdzību. Lai mēs, piemēram, šos 26 miljonus eiro tērētu ne tikai tā, kā dot palīdzību tiem, kas vajag, un citu daļu vienkārši izšķirdēt, ja tomēr es nedomāju, ka vajag subsidēt cilvēkus ar vidiem un augstiem ienākumiem, uz to, lai turpinātu sniegt palīdzību trūcīgiem un maznodrošinātiem, un citu daļu no šīs naudas tomēr izterēt uz citam budžeta vajadzībām, piemēram, to pašu skolotāju algu. Labi, bet noslēdzot mūsu sarunu, varbūt tomēr par politiku. Es saprotu, par elektrības tirgus atvēršanu valdību savus lēmumus pieņems, acīm redzot, šodien rīt, tuvāko, burtiski 48 stundu laikā. Bet par politisko procesu, es saprotu, jūs esat nolēmis nākamajās Saeimas vēlēšanās startēt no Vienotības saraksta. Tas nozīmē, ka jūs iestāsties šajā partijā. Tas varbūt bija nevisai korekti interpretēts tas, ko es pateicu. Te man ir sekašas lietas, ko pateikt. Es manas 2,5 gadu pieredzes politikā, man ir skaidras divas lietas. Pirmā. Es noteikti nevēlos piedalīties kādā jauna politiskā spēka tapšanā, jo es redzēju, ko tas nozīmē, ja iemest pilnīgi nepieredzētus cilvēkus politikā uz kādu laiku. Es domāju, ka to vajag darīt tomēr tā mēreni un nevisai bieži. Tas ir viens.
Otrais, es domāju, ka arī būtu kļūda piedalīties vai nu kādai partijai, kura varēs dabūt tikai kādus 2–3% vēlēšanās, startēt. Nu, jo tomēr mums ir nepieciešama profesionāla politika, un tad jāpievienojas kādam no šiem politiskiem spēkiem. Te Reforma partija jau ir izdarījusi savu lēmumu un saredz tad vistuvāko sabiedrotu vienotību. Līdz ar to ir šis parakstīts memorands, saskaņā ar kuru tie Reforma partijas biedri, kuri vēlas turpināt politika, to darīs no vienotības saraksta. Viss pārējais ir tehnikas jautājums. Nu, līdz ar to... Šis tehnikas jautājums paredzēja arī to tomēr, ka ja vēlās būt šajā sarakstā vēlēšanās, tad ir jābūt vienotības biedram. Jā, bet tas ir svarīgi, lai tas notiktu tiešām tomēr pietiekami lielam Reforma partijas biedru kopumam, šādi vai nu iestājoties vienotība, vai nu startēt no vienotības sarakstā, tas ir tehnikas jautājums. Bet tas, kas ir svarīgi, ka neviens negrasās kaut kādā individuālajā kārtībā iestāties vienotībā. Bet kur tad vēlētājs varētu meklēt jūsu vārdu lapiņās? Kur viņš varētu zem kāda saraksta atrast jūs, ja viņš vēlētos par jums balsot? Ja šis tehniskais process kaut kādā veidā izgazīsies, tad es nestartēšu vispār, vai nu es startēšu kopā ar saviem domabiedriem no Reforma partijas no vienotības saraksta. Tas nozīmē, ka tīri vienotības sarakstā jūs nebūsiet, jo par vienotības biedri jūs neplānojat kļūt. Tas ir tehniskais jautājums. Vai nu tā būs iestāšanās vienotībā, vai nu tas būs startašana no vienotības saraksta. Bet tad tas būs kopā ar kolēģiem no Reforma partijas, tā es saprotu. Galvenais ir kopā ar kolēģiem no Reforma partijas. Nekādas individuālas iestāšanās, es domāju, ka nebūs. Paldies. Paldies par sarunu šajā rītā. 900 sekundžu studijas viesis bija ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Paldies par skaidrojumu, un mēs gaidām, protams, lēmumus, kurus pieņems valdība jautājumam par to, kādā veidā kompensēt tātad lielai daļai maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju elektroenerģijas tarifu pieaugumu, un tātad, kas stājas spēkā jau ar šī gada 1. aprīli. Jā, paldies par sarunu. Turpinām 900 sekundes. Zinātnieki veic atklājumus, taču kā tos izmantot realitātē? Šodien īpašā konferencē tiks spriest par to, kā Latvijā panākt zinātnieku un uzņēmēju veiksmīgāku sadarbību. Eksperti atzīst, mazām un dabas resursiem nabadzīgām valstīm sasniegt augstu dzīves līmeni un pārticību ļauj intelekta attīstību, kas varētu izpausties kā zinātnes un biznesa sadarbība. Taču valdībai šobrīd nav stratēģijas, kas to veicinātu. Lai kas notiktu straujāk, nepieciešama skaidra